Kristīna lūdza man padalīties ar tādiem dzīviem piemēriem, kā gaismas mandelis ir palīdzējuši dažādās situācijās. Un, nu, viens no piemēriem ir tas, ko es jau minēju arī tādā īsajā video, jo man bija zemes hemoglobīns asinīs, un tad es uzģenerēju gaismas mandelu ķīmiskajam mikroelementam dzels, jo, kā jūs zinat, arī grūtniecē un visiem normāliem cilvēkiem dzels ir tas, kurš paaugstina hemoglobīnu. Un es liku savu dzeramo ūdens pudeli stikla traukā uz šīs te uzģenerētās gaismas mandeles dzels ar mikroelementu dzels. Un ticiet vai nē, pēc kaut kāda, es nezinu, cik mēneši pagāja, varbūt 3-4 mēneši, un man hemoglobīns nostājās atpakaļ vietā. Jo tāpēc, ka, kā jūs saprotiet, mēs esam lielā mērā sastāvam no ūdens, un mūsu asinīs neplūst ne piens, ne kafija, ne tēja, ne vīns, bet mūsu asinis plazmātiski sastāv no tā paša mīļā labā vecā ūdens, arī visas lintas, visas šūnu plazma, visos ir iekšā ūdens. Lai piedod man biologi, ka es tik vulgarizētā veidā to skaidroju, bet nu, tā tas ir. Jā. Un tāpēc caur šīm te gaismas mandelām, kur katra krāsa ir attiecīgs gaismas viļņa garums, mēs varam uzlādēt un izmainīt. Nu, ne tā, ka izmainīt ūdens struktūru. Man labāk patīk tomēr teikt, kad uzlādēt ūdeni ar konkrēto mikroelementu. Un tādā veidā sev palīdzēt absolūti ekoloģiskā veidā, neskrīnot uz aptieku un nepērkot kaut kādas ķīmiskās farmācijas tabletītes. Nu, lūk, tas ir par mani personīgi. Tā varbūt šobrīd ir kāds jautājums nobriedis. Ja jautājumu nav, tad es turpinu. Es, protams, nezinu, cik labi mani dzird, jo tāpēc, ka Kristīna baidījās, kad internets savienojums varētu būt švaks un raustīsies, ja gadījumā pēkšņi tā, ka jūs man nedzirdat un balss raustās, tad es nezinu, tad iesim atpakaļ pie Kristīnas video un lai viņu runā tālāk. Bet, piemēram, vēl man bija situācija ar muitu, kuras nevarēja ļoti ilgi atmuitot vienu preci no Kazahstānas, ko man sūtīja, un visu laiku notika sarakstīšanās, bumbošanās starp muitu un mani, un tad es ņēmu palīgā gaismas mandeles, izveidoju vispirms ģenerējošo mandeli, pēc tam punktu terapeitisko ar nodomu, lai maksimāli ātri atrisinās jautājums ar muitu. Un tas bija, kad es to mandelu uzģenerēju kaut kāda otrdiena vai trešdiena, un nākamās nedēļas pirmdienā man atnāk ēpasts, kurā ir paziņojums, jums jāsamaksā pastā tur 2,5 eiro, un jūs varat saņemt savu preci tuvākajā pastnodaļā. Tāda situācija bija. Varbūt vēl kāds jautājums jau ir uzbriedis. Vivita, man interesē tieši... Jā. Dzird mani? Dzirdu, jā. Man jautājums ir tieši praktisks. Tu piemini uzģenerēju. Kā praktiski tas uzģenerēja to mandelu? Kā tas notiek? Datorā vai kā? Man ir tā privilēģija, ka tad, kad es pabeidzu apmācības un nokārtoju veiksmīgi eksāmenu kā mākslas terapeits šajā te gaismas mandelu jomā, mums visiem absolventiem tika piešķirta datorprogramma, bet mācoties, mēs to darījām ar roku, rēķinājām ar galvu, rakstījām iekšā rūtiņās cipariņu aiz cipariņa, un to es arī mācu savā bāzes kursā meitenēm, kas ir gatavas apgūt šo te, manuprāt, universālo, unikālo metodi, un rēķināšana notiek pēc Fibonacci skaitļu rindas principa, pēc zelta griezuma principa. Par to es arī tādā video mazliet, man liekas, stāstīju, ka 2 iepriekšējie cipari veido nākošo ciparu, atkal 2 iepriekšējo veido nākošo, un tādā veidā mēs aizpildam visu to mandeles laukumu pēc zelta griezuma principa, un katram ciparam ir attiecīga krāsa, un attiecīga krāsa, tātad ir attiecīga gaismas vilnis.
Nu, lūk, un katram burtam, kā mēs zinām arī no numeroloģijas, katram burtam arī ir attiecīgi cipars. Un tad, ja, piemēram, man vajag mandalu krievu valodā, tad es ņemu krievu alfabētu, ja man vajag angļu valodā, es ņemu angļu alfabētu, ja man vajag latviešu valodā, es ņemu latviešu alfabētu, un katram burtam ir savs cipars, un atkal pārvēršu tātad burtus ciparus novedu līdz kaut kādam noteiktam punktu skaitam, ciparu skaitlim, un tad viņu lieku iekšā mandalā un tālāk sāku rēķināt. Lūk, bet to es mācu savā bāzes kursā. Ja būs interesi un savāksies grupa, tad es novadīju 12. plūsmu, man ir bijušas 11 līdz šim. Lūk, tā. Paldies par jautājumu. Jā. Tā, ko es vēl varētu pastāstīt no privātām tādām pieredzēm? Piemēram, manai draudzenei, viņa kopā ar mazmeitiņu, es ceru, ka tagad nepārtrūks internets, jo saimniecei piezvanīja mājas telefons un viņa pacēla klausulu. Bet labi, cerams, ka nepārtrūks. Ja trūks, tad ziņojiet. Nu, piemēram, manai draudzenei bija atbraukusi mazmeitiņa ciemos. Viņas paņēma vienkārši laika pavadīšanas nolūkā kopā sāka zīmēt gaismas mandelas, tās terapeitiskās punktu gaismas mandelas. Jo, ja jūs skatījāties video, tad mandelas iedalās ģenerējošās un terapeitiskās. Bet terapeitiskās tiek izvilktas no ģenerējošām. Viss ir savstarpēji saistīts. Nu, lūk. Un viņas ar mazmeitiņu zīmē tās terapeitiskās punktu mandelas, un tā mana draudzene Klāra ievēro, ka kaut kā, tik drūmas tās mandelas, tur visādas tādas tumši zils, violets, melns, visas tās krāsas tādas ļoti depresīvas ir. Un procesa laikā viņi sāk sarunāties ar mazmeitu, kāpēc tās krāsas, kāpēc viņi tādas izvēlās un tā. Un noskaidrojas, ka izrādās skolā tam bērnam ir mobbings, tā laikam to sauc. Var sakot, viņa ir tāda apaļa tā meitenīte, un pret viņu klases biedri diezgan nežēlīgi izturās, un viņi negrib iet uz skolu un tam līdzīgi. Lūk, un to visu tanī brīdī, domādams neizdomās, ka kaut kas tāds tajā skolā notiek, un mēs varam tikai redzēt, ka, bērns kaut kāds varbūt nomākts vai kā, bet nevienmēr mums izdodās izprovocēt bērnu uz sarunu. Tad šādā te veidā, piemēram, ar šīm te terapeitisko punktu mandelām ir iespēja izcelt ārā to krekas jābru, to skeletu no skapja un to risināt. Lūk, tā kā tāds piemērs arī. Vēl kāds jautājums? Piemēram, dzimtes sakarā es jau biju ielikusi sievišķās līnijas dziedināšanu, un man ir nodoms uzģenerēt vīrišķās līnijas dziedināšanu, un Kristīna teica, vai es varu uztaisīt 9 paaudzēm. Es varu uztaisīt 9 paaudzēm, bet, cik man zināms, tad tēva grēki mūs aizsniedz līdz 7. paaudzei. Tāpēc tā bija 7 paaudzēm, bet ja jums būs pieprasījums, ka vajag 9, es uzģenerēšu arī 9 paaudzēm. Lūk, tā. Ko? Jautājumi vēl? Man ir par gaismas mandalām. Jā, super. Par gaismas mandalām runājot, tu runāji par grēkiem 7. paudzē, kas mūs aizskar. Vai gaismas mandalas, darot to, zīmējot to, vai es varu izpirkt savus grēkus 7. paudzē, vai mani bērni? Es nezinu, kā to tev pateikt, prātīgi un pareizi, ja? Saprati mani domu? Es ceru, ka es uztvēru, tu domā tā kā dzēst viņus. Izpirkt mēs viņus nevaram droši vien, bet viņus tā kā neutralizēt un dzēst tādā nozīmē droši vien, vai ne? Tieši tā, jo es maksāju savus, ne tikai savus grēkus, bet arī grēkus no manas bijušās, ne bijušās paudzes, kā pareizi pateikt, manu vecāku grēkus. Tieši tā. Jā.
Nu, jā. Nu, saprotiet, es pajautāšu pretjautājumu. Jā. Sarmīt, man tev jautājums uzreiz tam, ko tu teici. Sarmīt, tu dzirdi mani? Jā, es tevi dzirdu. Jā, man tev pretjautājums. Kurā brīdī tu noticēji tam, vai mēs visi noticējām tam, ko tu tikko teici? Kā tu par to pārliecinies, ka tas patiešām tā ir? Vienkārši jautājums domāšanai. Es neapgalvoju nevienu, ne otru pusi, ne arī vidējo. Vienkārši pašas priekš sevis padomājam, kur mēs to dzirdējām, kāpēc mēs tam 100% vai daļēji noticējām, un kur ir garantija, ka tas patiešām tā ir. Ja gribās var atbildēt, ja gribās var neatbildēt, var visādi, ja, bet es vienkārši mācos pati un saviem cilvēkiem cenšos domu, kas liek justies varbūt dažkārt vieglāk. Jo būtībā es pēdējā laikā atkal jau gadiem sastopos ar informāciju no zinātniekiem, no biologiem, no, visām pusēm, cik ļoti svarīgi pamatā ir mūsu mentālais plāns, ticība, domas un tas, ko mēs tā kā ģenerējam, ja? Protams, mēs katra paliekam pie tā, ko mēs uzskatām, bet es vienmēr savās praksēs aicinu uz vieglumu. Jā, Vivita, es iejaucos, pastāsti tālāk, paldies tev, ka tu stāsti. Nu, es mēģināšu kaut kādā veidā arī atbildēt Sarmītei, jo, protams, kad es nevaru pateikt, ka jā, mēs šādā te veidā 100% nodzēšam visus tos mūsu tēvu grēkus saucamos, jā. Un es pilnībā piekrītu Kristīnai, ka tie ir mūsu kaut kādi prātā konstrukcijas un mūsu prāta kaut kādi uzstādījumi, kas mums tur ir skandināti kopš bērnības par 7. paudzes tēvu grēkiem, no filmām, no grāmatām, no viskaut kurienes. Bet tas, ko es varu teikt attiecībā par gaismas mandalām, ka tanī brīdī, kad tu zīmē, pieņemsim to pirmo, un pirmā vienmēr ir pirmā, es parasti iesaku izprintēt vairākus eksemplārus, jo tāpēc, ka pirmais zīmējums vienmēr būs diagnosticējošais, un tanī brīdī, kad tu zīmē, tu vari paralēli tvert tās domas, atziņas, sajūtas, visu, kas tev nāk augšā, zīmējot šo te, jo tiek iedarbināti, tādi zemapziņas, dziļapziņas, dvēseles slēptākie slāņi, kas vienkārši nāk laukā uz papīra, un tad arī es parasti no savas puses palīdzu tad arī nolasīt to informāciju, ko mēs tur varam redzēt, bet svarīgs ir šis te pats diagnosticēšanas process, jo tāpēc, ka, kā es saku, procesa laikā var viskaut kas uzpeldēt, un tanī brīdī, kad mēs to esam cēluši uz augšu, kā lai saka, ieskatījušies sejā, atpazinuši un no sērijas, ko tad darīt ar to tālāk, jā. Tieši tāpēc es saku, ir vairāk eksemplāri šīm te konkrētajai vienai gaismas mandalas matricai nepieciešams, jo tad, kad tu esi viņu izzīmējusi, tu esi izrakstījusi tās savas atziņas visus, tu pāris dienas par to sazarcājuši, tā kā meditē, pārdomā, nonāc pie kaut kādiem secinājumiem, un pēc tam, kad tu jūti, ka tu esi gatava nākošajai mandalai, ņem to pašu mandalu, ņem to pašu matricu, zīmē vēlreiz, un bieži vien es pasaku priekšā, ko varbūt vajag pamainīt, jo, ja pirmajā gadījumā mēs vispārībā atslēdzam kreiso smadzeņu puslodu un brīvās rokas režīmā zīmēm, tad ar katru nākošo mēs varam šādā te veidā ieslēdzot tomēr to kreiso puslodi, bišķīt pakoriģēt, ja tur ir pārāk daudz vīrišķās enerģijas iekšā, mēs viņu varam sievišķot, ja tur otrādāk ir pārāk daudz sievišķās, mēs varam viņu vīrišķot, un tādā veidā tā kā harmonizēt. Manā uztverē pati harmonizēšana arī ir tā dzēšana. Tas, es nevaru likt roku uz sirds un teikt, ka tas ir zinātniski pierādīts, bet, tas kaut kādā
nezinu, DNS gēnu vai kādā līmenī strādā. Vai kaut kādā citā kosmiskā līmenī tas strādā. Es ceru, Sarmīt, ka tev atbildēju. Super, paldies, tā ir super atbildes, viennozīmīgi saku. Es atkal drīz kādu kopēju no sevis iemetīšu. Es vienkārši uzskatu to, ka es savā ģenētiskajā līmenī neesmu nevienam parādā. Es piedzimu ar to savu parādu jau, un ar to, ka es piedzimu, esmu izpirkusi to parādu. Tāds ir mans uzskats. Ģenētiskajā līmenī mēs visi kaut kam esam parādā, bet es ļoti baidos mandeles krāsot nopietni. Tās, kuras jūs man atsūtījāt, tur ir jānobriest nopietni. Dēļ manis man ir jānobriest tam, kad es varu pieslēgties tai mandelei, krāsot viņu. Es varu kaut kādas bērnu mandeles, kā es teicu, izkrāsot, jā, bet tam man ir jānobriest. Man tieši jānobriest. Jā, apsveicama tava atbildības sajūta, bet dažkārt tā atbildība ir smacējoša. Man liekas, ka gaismas mandeles ir tieši topošas, ka viņām var pieiet ļoti viegli, nezinot un negaidot rezultātu, kādam tur tam visam vajadzētu galā sanākt. Bet, ja gribat, mēs varam kādreiz uzrīkot, varbūt tad, kad noslēgsies šis te lūkšanu kurs, finalizējot kādu meditatīvu, kopīgu mandelu zīmēšanas tādu meditatīvu vakaru, un varbūt kopā izdosies arī tiem, kas baidās piesaisties pie gaismas mandelām. Tā.